Nicht. Applaudin. Und Moment. Oh, gut. Super. Gratulīju. Sveiciens Latvijas visiem medniekiem. Un atkal jauna sezona mums sākusies ir dotā momentā uz tirnāžiem. Un tad mēs jums parādīsim medību momentus dažus. Un arī, protams, kā vienmēr esam to darījuši, arī padalīsimies ar padomiem. Viena no svarīgākajām lietām, kas ir jebkurā dzīvnieku medīšanā, ir veikt ātru tā dzīvnieku nomedīšanu, lai nebūtu nekādas mocīšanās un kas. Un kaut vai arī, ja jūs esat tik taustprātīgs un esat pārliecināts par raidīto šāvienu, tāpat jāatcerās to, ja dzīvnieks ceļās un krīt vai arī rāda it kā izteikti savainotas pazīmes, tāpat ja notiek kustība uz priekšu, jāraida nākšais šāviens, lai dzīvnieks ātrāk aiziet uz citiem medību laukiem. Tā ir viena no svarīgākajām lietām, ne tikai akcents ir taisni uz stāvbriežu medībām, kad saka, ka briežu būli jāmedī tik ilgi, kamēr viņš kustās, tad arī dotā momentā uz tirnāžiem jādara tas pats, protams. Un šādā veidā medījot, galvenais akcents ir medīt pareizi. Un kas ir tātad medījot pareizi, kas ir viens no galvenajām kļūdām. Tā viena no lielākajām kļūdām ir tāpat kā stāvbriežiem, ka mēs pa priekšu skatāmies uz ragiem. Nestamies uz dzīvnieku, to pašu kāds viņš ir, ieraugam ragus, ragi ir lieli, smuki žuburi izteikti, viss, mēs uzreiz to dzīvnieku medījam, bet tas lēmums nav pareizi. Galvenais akcents ir jāskatās taisni, tāpat kā stāvbriedim, tāpat kā stirnāzim jāstās ir uz ķermeni. Skatāmies uz ķermeni, kāds viņš ir, kakls, nekad nopietnam stirnāzim, kas pie mums būtu medījams 6 gados vai ne un uz augšu, nekad nebūs tievs kakls. Ja kakls tievs, jaunulīgs ķermenis, tas nozīmē, ka dzīvnieks ir jauns un viņu vēl nedrīkst medīt, viņš ir jāsaudzē dotā momentā. Jebkurā gadījumā jūs viegli atšķirtu 11-gadīgu meiteni, 30-gadīgu un 60-gadīgu, taču atšķirība ļoti liela. Un šeit ir tas pats, vai ne? Īsti pamācība mīlestība, tad mēs skatāmies pirmkārt uz ķermeni, saprotam, kāds tas dzīvnieks ir. Otrs akcents ir, tad atkal varam skatīties uz galvu taisni. Jaunam dzīvniekiem vienmēr galva būs tumša, vidējiem, kad 2-3 gadīgam būs degungals, tikai nedaudz balts, bet nobriedušam vecam dzīvniekam galva būs balta no priekšpuses līdz acīm vai arī pilnīgi balta, vai ne? Tādā gadījumā, ja mēs redzam, ka tas dzīvnieks ir vecs, tad mēs varam viņu medīt ātri nost. Arī riestā ar tas pats moments ir jāpievērš uzmanību taisni dzīvnieku vecumam, jo vispareizāk būtu medīt ar 1. jūniju selekcijas dzīvniekus un vecus dzīvniekus. Tādā veidā mēs attīram to populāciju un atstājam pašus labākos eksemplārus un riestam taisni otrā pusē, nevis sākumā, jo sākumā paši stiprākie īpaņi taisni apleks kazas vai ne, un atstās labākos spēcnācējus mūsu medību objektā. Bet taisni pēc tam, kad jau ir iests, jau tas kulminācija pagājusi, tad mēs varam sākt medīt arī ne tos 5-gadniekus, 4-gadniekus, bet taisni tādus, kas jau ir pāri tiem 6 gadiem. Ja mūsu brāļi lietuvieši medīja līdz 5-gadīgas stirnāžas, tad Latvijā, protams, būtu jāmedī 6-gadīgas stirnāžas, jo mēs esam tālāk ziemeļos. Un dēļ to sanāk to, kad veģetācijas periods labvēlīgais mums ir īsāks, it kā tās ziemas bargas, kaut arī pēdējā laikā jau tās ziemas nav un lauksaimniecības kultūra ļoti spēcīgas lauksaimniecības kultūras ir. Un tāpēc arī vienmēr ir jāstāsta, lai pareizā momentā veikt to precīzo šāvienu pa dzīvnieku un jāizvērtē, ja tas dzīvnieks ļoti spēcīgs, liels vai ne, tad nekādā gadījumā viņu nesavainot, vai ne. Tātad labāk, ja tas vakarā neizdodas, vai no rīta neizdodas, tad atstāt uz nākšām medībām to. Tagad šāviens situācija ir izteikti labvēlīga jums, tad veikt precīzi šāvienu, un tad arī tas gandarījums pašiem jums būs daudz lielāks. Un ar vislabākajiem novēlējumiem tieši jums, lai izdodas šī sezona, lai jums medību saimniecība aug un plaukst, un, protams, veidojiet visu tā
medību saimniecības jūsu veiksme un arī tā populācija pat par sevi ir atkarīga no jums. Kā jūs saimniekosiet, kā jūs medīsiet, no tā būs arī redzams rezultāts. Arī tur ir moments, ka neviens necenšas pēc tam medīt kazlēni, visi dzīvnieki ir jāregulē mūsu saimniecībā. Un ir daži kuriozi tādi, kad aizbrauc pie kāda ciemos, vai ne, un tad tur tādas stirnu kazas, kas ir, nezinu, tur 11-gadīgas, vai ne, viņa jau nevis galva balta, bet pati viscaur balti, un viņa sen jau vairs nekādus pēcnācējus nerada, vienkārši viņa ēd un tur dzīvo, nu. Tagad dotā momentā sakarā to, kad lūšas vairs nemedījām, tad varētu būt, ka tie lūši vienkārši viņas izēdīs, nu, un vairāk viņi tāda brīnuma nenotiks, bet tā pareizi saimniekojot jāmedī, visi dzīvnieki ir visās grupās ir tātad stirnāži, arī kazas un kazlēni, lai to populāciju normāli noturētu. Un tā, kad viņš ir nelimitēts dzīvnieks, tad arī jāpievērš uzmanību tā, lai viņš jums paliek tajā teritorijās. Jo ir situācijas tādas, tad runā par Latviju, kad ir viņi pārāk daudz, pārāk liels sloks, pārāk daudz izmedīt, jo medīt viņi nav grūti vai ne. Un kā man vienā otrā saimniecībā saka, tu tikai spaiņas gaļus ir vai ne, un ka vispār tas nekāds dzīvnieks nav, tas jērs galīgi maziņš tur vai ne. Un tad, nu, vienkārši jāmedī maksimāli pareizi, uzmanīgi, lēni, jo mēs to pareizāk darīsim, jo mūsu tā populācijas tirnāži būs labāka un arī tie gandri būs lielāks. Un ir bieži tādi, kādreiz, ka bija tās bargās ziemas, kad mēs taisni tā kā pēc cits bronzas dzīvnieks atstājām, lai nākošais gads būtu lielāks, bet ja tā ziema ļoti barga, ļoti daudz plēsēja, tad visticamāk arī viņš aiziet uz citiem medību laukiem. Un tad nekas mums nesanāk, bet tagad pēdējās ziemas ir palikušas ļoti labvēlīgas. Nu, ziemām vairs to norakstīt nevar. Protams, tagad arī ir elastīgāk palikušas plēsēja medības taisni uz vilkiem, nu, un arī to ir mednieki sapratuši, kad ir tie vilki arī, protams, jāierobežo. Visu laiku viņi mums bija pilnīgi nelimitēti. Nu, tā kā nelimitēti dzīvnieki pat deva prēmijas, tad sakarā ar Eiropas Savienību mums viņi bija vienu brīdi nenormāli saudzējami, bet Eiropas parlaments ir pamainījies un arī domas arī viņiem palikuši savādāks un pareizāks. Nu, tad medīsim prātīgi, baudīsim šo video, ko mēs rādījām, jo mēs filmējām, protams, varētu būt, ka tur liela uztraukuma un kāda bija vai ne, un no statīviem, protams, ir tā filmēšana daudz precīzāka un skaistāka. Šeit sanāca viss no rokas, bet, nu, ar vislabākiem novēlējumiem tieši jums. Das ist gut. Super! Gratulieren! Korpus, schießen. Gut. Abladen. Rebo gehen. Schießen 2. Erste. Ne. Ja, pirmais. Erste Rebok. Erste. Seint. Вот, das ist gut. Das ein Moment ist, diese Bäume und Rebok. Nicht, abladen. Gut. Shoot. Das ist gut, das ist richtig. Und wo man... Oh, gut. Gut, super. Das Jungs, nur 4 Jahres. Und kleine, das ist nur das 3 und 3 kleine.
Gut. Gratulieren. Un perspektīvu. Viens no skaistākajiem stirnāžiem. Otrais tāds dikti skaists un liels stirnāžs jāieliek. Fantastiski. Skaists dzīvnieks. Un uz zirņu lauku. Reku, kā kārtējs stirnāzīts. Un pēc galvas redzams, kad ir ap 10 un pat vairāk gadiem arī raga rozetes to parāda, kādas viņas izstāsta. Tā var redzēt arī un pēc galvas pašas, ka viss caur viņa sirmi. Un ragi iet uz otru pusi.